Sveicināti visi skatītāji, atbalstītāji. Kārtējais video. Atkal no tās pašas Lielupas krasta. Tā pašā vietā, kur pagājušais brekšu ķērām. Tā teikt, mēģināsim šoreiz atkārtot kaut ko līdzīgu. Straumīti šoreiz nav. Var ar mazajiem svariem makšķerēt, pilnmēnesis arī nav. Un ūdens līmenis ir pacēlies diezgan augstu. Tā kā, nezinu, ir vējš, diezgan tāds spēcīgs priekš nakts, bet, nav tik spēcīgs, lai traucētu copei. Zvejnieki nav neviena. Tā teikt, makšķernieki neviena vispār. Pa visu krastu nevienu gaismiņu neredz. Tā kā, tā. Nezinu, varbūt viņi zina kaut ko vairāk, bet mēs mēģināsim kaut ko noķert. Tagad ir kaut kur 3 naktī, kā jau es teicu, ātrāk nav jēgas nākt uz šejienu. Bet tik un tā tur pa nakti īsti neko nevar noķert. Gaidīsim gaismiņu, pagaidām pa druskai mētāsim, tā teikt, barosim tos punktus iekšā. Un tā, gaidīsim to copi. Jā, un par tiem konkursiem kaut kur video laikā pastāstīšu, kā notiksies konkursiņš. Šoreiz gan neliels, jo tā piekrišana, protams, tur bija ļoti maza. Tais komentāros nekādi komentāri nebija par to konkursu principā. Reti, kurš tur kaut ko ieminējās, tāpēc, tā teikt, rīkosim un tad skatīsimies. Nekas, tiem, kas piedalīsies, tiem būs vairāk iespēja laimēt, tā teikt. Būs 3 dalībnieki, tātad starp 3 cilvēkiem izspēlēsim laimestu, tā teikt, un tā tālāk. Tā kā skatāmies tālāk video. Konkursu nosacījumi nebūs nekādi sarežģītie, uzdevumi arī nebūs nekādi sarežģīti, tāpēc, skatāmies video un kaut kur video laikā es pateikšu, kas ir jāizdara, lai iegūtu balvu. Tā ir kaut kāda 5:30 rītā. Nezinu. Pagaidām es pat copīt neesmu redzējis. Tāpēc, nezinu, kā te būs. Bet, tur tālumā pirmais zvejnieks parādījās. Varbūt tomēr kaut kas būs. Un tagad it kā, par cik jau gaišs paliek, vajadzētu kaut kur drīz sākties tām copītēm arī. Redzēsim, kā mums tas sanāks. Bet pagaidām kaut kā baigi bezcerīgi izskatās. Jo parasti tā vismaz tur pa nakti tie sami tur raust. Bet šodien vispār nekā, vispār klusums. Gaidām. Sākās, kā jau mēs gaidījām, atkal ir, un atkal plaudīts. Tā kā, tā, pirmais ir. Tā. Vienu noķērām plaudīt.
parādījās jau divi tur sēž. Tur galā otrā pie zālēs. Nu, zālēs vēl viens sēž. Otrā krastā kaut kur spinība tur staigā. Tā kā, nu, vējš ir diezgan jaudīgs. Bet, nu, viens breks ir. Skatīsies. Varbūt vēl kāds pienāks. Nu jā. Pastiprinājās vējš. Un es te paskatīju prognozes, kad viņš tikai stiprāks un stiprāks paliks. Un tā ir, ka tās copas tā īsti nemaz nevar redzēt. Nu tā, puit kā ēd kaut kas nost, bet, nu, tādas riktīgas copas nav. Tās mazās copītes praktiski nevar redzēt. Es nezinu. Tā lieta te it kā sola, bet pagaidām nelīst, bet nu apmācies spēcīgi, nu nezinu. Ja sāksies lietas, laikam taisīšos. Diemžēl šodien kaut kas ar laika apstākļiem mums višķi nepaveicās, straumīts nav, bet laiks palika tāds baigi riebīgs. Un ūdens līmenis nežēlīgi ātri ceļās augšā. Es jau tīkliņu 2 reizes pārliku. Tā kā, nu tā, tas arī varētu būt iemesls, kāpēc tā zivs tāda. Kaut gan breksu noķērām vienu solīdi. Baigi jocīgi. Viena copīta un viss. Šitā makšķir nekā nav. Tā otra nezinu, kaut kāds bariņš laikam peldēja garām paraustīja un viss. Bet, nu, turpinājumu tā kā es neredzu. Varēsim bišķiņ pievilkt. Kaut kāds bariņš laikam nāca garām. Paraustīja vienu makšķeru, pēc tam otru. Kā tā. Un tā izskatās, ka tā copa šodien nebūs. Nezinu, te bišķiņ lietiņš arī uzlīja. Tas vējš tā nerimstās. Bet, nu, zvejnieki it kā sēž. Makšķernieki tā teikt sēž. Kaut kā baigās copas neredz. To vienu laikam laidīšu vaļā. Nav ko viņi tur. Un par to konkursu tad nu tā ir. Šoreiz būs, tā teikt, startam būs tā dāvana karte, būs uz kartes veikalu. Dāvanas kartes vērtība būs 30 eiro. Un tas konkursu nosacījums ir, ka jābūt ir kanāla, tā teikt, sekotājam, abonentam, jā. Un komentārā jāierakst ir, zem šitā video komentārā jāierakst ir, cik smags bija pagājušā reize, pagājušā video. Jā, un komentārā jāierakst ir, cik smags bija iepriekšējā video noķertais plaudis. Tas svars jāierakst šitajā video zem, no komentāros šitam video. Tā kā, nu tā. Un tad es domāju, ka kaut kur
nākošu nedēļu visdrīzāk sestdienā 8 vakarā es uztaisīšu tiešraidi. Un tur mēs arī izlozēsim to balvu. Tā kā tā. Darīsim vaļā to plaudīti. Un cik tā. Tad vēl pasēdēšu, kamēr tas tīkliņš izžūs. Tā teikt. Viens arī komentāros teica, ka uz kājām visu laiku jāskatās, kā es varu, man jau nav stabili. Tā teikt, es nevaru. Ūdens siltāks nekā gaiss, johaidi ārā. Jā, ārā kaut kāda 11 grādi, tikai kā 12-13. Ūdens ir 20 kaut kā pāri. Ieliec tā kā piens silts. Kā tā. Nu, ja neko nenoķers, tad laikam arī tas arī būs viss. Tā kā pa konkursu atceratamies, jā, ko es teicu. Tad sirdspuķīt sestdien 8 vakarā lozēs to laimīgo. Tā kā nu tā. Atceramies sestdien 20:00 būs tiešraide, kur tiks izlozēts konkursu uzvarētājs. Viens cilvēks, kurš laimēs dāvanu karti. 30 eiro vērtībā no kartes veikala. Kas ir jāizdara, lai laimētu šo karti? Es jau paskaidroju šī video. Tā kā nu tā. Ja nekas netrāpīsies, tad video turpinājuma nebūs. Līdz nākamai reizei. Tā kā tā.